Šajā sērijā Džagats mūs iepazīstina ar valsts galvenajiem turisma nozares cilvēkiem, apskatām galvaspilsētu no Lotosa torņa. Nākamajā dienā saimnieku dēls izrāda viņu jauno viesnīcu, kas ciemiņus uzņems jau pavisam drīz un kur daži elementi ir kā uz kuģa Titaniks. Bet nākamās 3 dienas dzīvosim Ajurvēdas viesnīcā, un jūs neziniet, kas tas ir? Arī mēs līdz šim to vēl nezinājām. Ku labi ir nopeldēties no rīta. Labrīt visiem! Mēs dzīvojam netālu no Kolombo. Un šodien pirmā diena būs, kad mēs dosimies uz Kolombo iepazīt viņu galvaspilsētu. Oi, ku labi ir! Ārā jau no rīta iziet un jau ir karsts un sutīgs. Tā kā šādā ūdenī ielīst ir tīrākais prieks. Šodien mums ir noslēdzošā diena kopā ar Ēdiju. Mēs braucam uz Šrilankas galvaspilsētu, uz Kolombo, apstīties, ko šeit labu var redzēt. Protams, ka viņi ar šo pilsētu ļoti lepojās un viņi labprāt mums viņu to izrādīs. Šodien visa diena mums būs pa Kolombo un, diemžēl, šodien mums būs jāšķirās no Ēdija, bet ļoti cerams, ka mēs viņu vēl satiksim pēc dažām dienām, kad mēs dzīvosim Negombo viņa pilsētā, tur, kur viņš arī dzīvo noslēdzošo nakti. Mēs paliksim viesnīcā viņa pilsētiņā un es ceru, ka mēs vēl aiziesim vakariņās. Tiešām jauks, patīkams un ļoti gudrs gids. Kārtējo reizi droši vien atkārtošos, ja jūs gribat kādu gidu šeit Kolombo, šeit Šrilankā, tad viennozīmīgi Ēdijs ir kā staigājuša enciklopēdija. Viņš zina visu. Viņš ir mācījies 15 gadus, viņš ir tiešām ļoti gudrs, viņam ir ļoti laba angļu valoda. Noteikti iesakām. Atnākuši ciemos pie Džagata uz ofisu. Šis ofis ir, tātad viņš šeit ir priekšnieks lielais. Esam atnākuši, lai redzētu, kā strādā un kurā vietā strādā. Tātad turisma cilvēki, visi cilvēki saistīti ar turismu un īstenībā piebraucam bijām diezgan pārsteigti. Neteiksim, ka eiropeiski, bet drīzāk, es nezinu, tāda sajūta, ja mani pamodinātu pēkšņi un prasīt, kur es atrodos, es teiktu kādā Dubajā. Jo apkārt ir augstceltnes, ir dažādas sakoptas teritorijas un tepatām blakus ir okeāns. Un esam atnākuši no ārpuses, laikam izskatījās nedaudz labāk. Iekšā viņiem ir tāda visu kokā, bet iespējams tāpēc, kad ir vienkārši tāda mode viņiem šeit droši vien. Tas ir dārgs interjers, esmu par to pārliecināts. Bet es nezinu, ko mēs īstenībā tagad gaidām, bet kaut ko mēs gaidām. How is your trip? Good? In one word, amazing. What was the most attractive place for you all during the trip? For everybody, for him is elephants and safari. For Lion, Sigiriya. Mūsu draugs Džagats iepazīstina ar Šrilankas galvenajiem cilvēkiem, kas atbild par turismu attīstību valstī. Mēs aprunājamies par iespējamo sadarbību un par to, ka mēs noteikti vēlreiz šeit kādreiz atgrieztos gan kā filmētāji, gan kā vienkārši turisti. Īstenībā ir labi, kad mums šīs cepures iedeva tikai tagad, savādāk mēs jau viņus būtu nosmērējuši, pazaudējuši, kaut kur nopeldējušies. Bet jā, tikko bijām ciemos, mums uzdāvināja dāvaniņas. Aprunājāmies nedaudz par mūsu sadarbību, par mūsu raidījumu un tagad iesim ārā, uztaisīsim vienu kopīgu bildi.
Esam atbraukuši uz Lotusa torni, kas ir 18. augstākais visā pasaulē. Šrilankā viņa ir pati augstākā celtne. Iesim augšā, apstīsimies, kā izskatās pilsēta no augšas. Let's go! Šrilankas galvaspilsētā Kolombo slējas viens no iespaidīgākajiem Dienvidāzijas simboliem – Lotus Tower, jeb Lotusa tornis. Ar savu 356 metru augstumu tas ir nevien augstākais tornis valstī, bet tas ir arī visa reģiona arhitektūras lepnums. Un tā ir augstākā ēka Dienvidāzijā un viena no augstākajām telekomunikāciju torņiem pasaulē. Tornis veidots lotusa zieda formā. Tā ir sena un spēcīga budistu un šrilankiešu kultūras zīme, kas simbolizē tīrību, harmoniju un progresu. Lotus Tower tika oficiāli atklāts 2019. gada septembrī, un tā būvniecība izmaksāja vairāk nekā 100 miljonus ASV dolāru. Sākotnēji paredzēts kā moderns telekomunikāciju un televīzijas centrs, tornis ātri vien kļūs arī par turistu magnētu. Lotus Tower ir ne tikai inženieru tehniskas sasniegums, bet arī mūsdienu Šrilankas simbols, drosmīgs, moderns un atvērts pasaulē. Esam uzbraukuši 244 metru augstumā. Šī ir tā vieta, no kurienes var skatīties tātad visu apkārt. Ja viss tornis ir 356, tad mēs esam 244. Bet mums ir paveicies, ka laiks ir ļoti labs, ir saulains, un mēs varam redzēt visu apkārt, iziet visu apkārt un redzēt visu Kolombo. Un tur tālumā var redzēt tādus mazus paugurus, kalniņus. Skats, protams, ir foršs. Zaļais ūdens lejā izskatās ļoti labi. Nevar saprast, viņš atspīd no saules, vai viņš ir vienkārši netīrs. Pašā augšā ir tādas tā kā plāksnes, tur ir uzīmēts, ko mēs varētu redzēt kādā leņķī. Šeit, piemēram, World Trade centru mēs varam redzēt, tātad divas ēkas uz 296 grādi. Manuprāt, tās ir tās ēkas, kas tur ir. Bet šeit, kas ir interesanti, šeit aiz muguras man var redzēt tādas tā kā smiltis, un tās īstenībā ir arī smiltis. Nesen vēl tur bija okeāns, bet tagad tur ir uzbērtas smiltis, sabērta akmeņi, uzbērtas smiltis, un saucās ir ostas pilsēta. Šajā pilsētā investori, jebkurš investors, kas grib, var ieguldīties savā biznesā, var celt vai nu viesnīcu vai vēl kaut ko līdzīgi kā Dubajā, kur ir uz palmas. Tā kā Šrilankā arī attīstās ne tikai turismā un ne tikai tekstilā, bet arī piesaista investorus un ir iespēja attīstīt savu biznesu šeit Šrilankā galvaspilsētā Kolombo. Šeit ir ļoti interesanti noskatīties, kā pēdējos 20 gados ir izmainījusies Kolombo. Šeit lejā varam redzēt, ir vecais Kolombo, kur ir mazas mājiņas, protams, ar veciem jumtiem, un var redzēt, cik blīvi kādreiz šeit ir dzīvojuši, bet tagad tepatām blakus ir uzcelts daudz jauns celtnes, daudz augsts celtnes, ļoti daudz līdzinās, protams, arī Dubajai. Šrilanka attīstās ļoti strauji, ļoti ātri, un iespējams šis ir īstais brīdis, ja kāds latvietis grib kaut kur investēt naudu, iespējams šis ir īstais brīdis braukt uz Šrilanku investēt, jo šeit tiešām attīstās daudz industrijas, un viss notiek. Iespējams, ka šis ir vilciena vidējais vagons, nenokavējam pēdējo vai pat kad pēdējais ir aizgājis. Bet, pastīties, kā saplūst kopā vecais Kolombo ar jauno, ir ļoti interesanti. Esam nobraukuši divus stāvus zemāk, nekā kur mēs bijām uzbraukuši augšā, un šeit ir, izskatās tāds diezgan glauns restorāns, un šajā restorānā ir kaut kas ļoti interesants. Īstenībā es esmu tādās vēl vietās bijis, un šeit ir restorāns, kurš griežās uz riņķi. Viņš griežās apmēram 60 minūtes, un 60 minūtēs, 60 līdz 90 minūtes, viņš ir apgriezies pilnīgi pa visu savu asi, un sanāk tā, ka kamēr tu sēdi kaut kur pie galda, un, piemēram, gaidi ēdienu, šis jau ir pavirzījies tālāk, un ja tu ēd šeit stundu vai pusotru stundu, tad tu būsi redzējis visu apkārt. Un, lai tiešām jūs saprastu, ka šīs restorāns griežos, jūs varat redzēt, kā manas kājas jau ir aizslīdējušas jau viena no otras jau tālāk. Ja? Tā kā ļoti interesanti. Pirmkārt, mēs varam paēst šeit garšīgi, un otrkārt, mēs šeit varam redzēt pilnīgi visu pilsētu uz riņķi. Ilgāk es vairs nevarēšu parunāt, tādēļ, ka es nemāku špagatu, bet skaties, šeit tiešām izgriežās. Un bufetes tipa pusdienas vai vakariņas šeit maksā 27 eiro. Tas ir tu vari iet uz riņķi, izvēlēties, kuru ēdienu tu gribi. Ups, mūsu Šrilankas cepurīte nokrita. Par dzērieniem jāmaksā papildus. Tā kā 50 eiro droši vien ir jārēķinās, ja gribam iedzert kādu vīnu vai kādu aliņu. Protams, ar tādu skatu šeit augstākajā celtnē, Šrilankā un vienā no augstākajām celtnēm Āzijā, protams, tā cena nav tik liela. Esam atbraukuši pusdienās, un pusdienās esam atbraukuši uz restorānu ISO Prawns Crazy. Tas nozīmē ISO trakās garneles. Tiešām trakas garneles. Un mūs baro nepārtraukt. Sākumā bija zupa,
Tad ir starterītis, tad bija otrais ēdiens. Otrais ēdiens ir diezgan saldas garneles, uzlikts virsū uz vafeles. Galvenais, ka garneles un arī vafeles ir aplietas ar kļavu sīrupu. Es vispirms apēdu garneles, pēc tam aplēju vēl vairāk, vēl papildus bija mērcīti, aplēju ar šo sīrupu, vēl vafeles un, protams, apēdu. Un knapi varēja pakustēties. Un izrādās mums, ka mēs esam apēduši saldas vafeles, mums atnesa vēl vienu saldu ēdienu, kas ir saldējums ar tādām pildītām mazām pankociņām un iekšā ir banāni. Tiešām trākas garneles, bet šeit viss ir ļoti garšīgs. Ļoti tiešām, patiešām. Ja gribat izbaudīt garšīgu ēdienu, tad atcerieties trakās garneles. Now we are in Colombo 1. This is the administration capital of Sri Lanka. And then over there, what you can see are the Twin Towers. And then this is where the most of the office spaces are. And then over there, it is the Bank of Ceylon. Bank of Ceylon is one of the oldest banks, monetary establishments in Colombo, in Sri Lanka. They hold the second biggest capital of money. If you move on over here, this was the Dutch hospital, and now it is a shopping complex. The Dutch hospital, by the time of the Dutch, they used this as a hospital for the orthopedic, and then also for the ones who had yellow fever. Back in the days, people didn't have any cure for the yellow fever, so they used this place as the last resort, the last few days of their life. The Dutch people, they were going on long journeys in boats on the ships. So when they had yellow fever, they didn't have any remedy for it. So they came to Sri Lanka, and then the last few days of their lives, they stayed over here. It is the Ritz-Carlton building. Unfortunately, they have to take this down again because they haven't built this building up to the standard. Now it is like the Tower of Pisa. It has some angle, so they have to take it down and start back again. The Maclan Marker, the Maclan Marker building. This was the extension of the building, the white building you see on the right hand side. The white building belongs to the GOH, the Grand Oriental Hotel, one of the heritage hotels in Sri Lanka. We will be going close by, but first we are going to see the old entrance, the old Dutch entrance of Colombo. Like Matara, Colombo was also a fort. But what happened in Colombo? Colombo became one of the capitals of Sri Lanka, and then they had to remodel everything in order for the easiness of the administration. Where we are is now at an entrance to the old fort. As you can see, the entrance over here, and this is the fragments of the wall, the original Dutch wall, which was to be seen in the Dutch ruling period. 16th century to the 18th century, the wall was standing royally, guarding the inner part of the Colombo fort. Over here, you can see the signatures of Colombo, the royal signature of Colombo. And then now this part belongs to one of the banks in Colombo. And then the bank utilized this place, preserved the wall as they could for the future generations to visit. And then the fragments of the old wall still could be seen over here and over here on the stone, on the granite stone. It was up there on the arch, but they had to move everything in order to rebuild Colombo as a commercial capital and as an administration capital. The new Colombo doesn't have much of these belongings, these memories or these fragments of these buildings, but still the old Colombo is being hidden from the new Colombo. These are the original tiles you see. They are preserved up till now because they were not being visited constantly. These are the original tiles which were paved by the British. What you see over there here is the Church of St. Peter, started by the British in 1827. Initially, it was started by the Dutch. As you can see over here, these doors break into two. These are the Dutch type of doors. Door is segregated into two. This part is two doors, this part are two doors. Typical Dutch doors.
And then inside what we find are the Gothic culture and then the Dutch tall arches. So this most probably this church was being started as a Dutch Reformed church and then converted into a British church. And then still it is a functioning church. The communion and then the service is to happen every Sundays and Wednesdays, and then the daily openings of the church, and then the church is still functional. Sērijas turpinājumā saimniekdēls izrādīs jauno viesnīcu, kur daži elementi ir kā uz kuģa Titaniks, bet pēcpusdienā izbaudīsim pirmās ajurvēdas procedūras. Jauns un spēcīgs spēlētājs Latvijas ceļojumu tirgū. Ceļo.lv. Mēs esam Igaunijas ceļojuma aģentūras meitas uzņēmums ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Mūsu priekšrocība – ērta un inovatīva sistēma, kur vienu vietu atradīsiet visus Latvijā pieejamos ceļojuma piedāvājumus. Pieredzējuši ceļojuma konsultanti palīdzēs atrast piemērotāko viesnīcu un ceļojumu tieši tev. Ceļo.lv. Visi ceļojuma piedāvājumi vienu vietu. Ilgadēja pieredze, inovatīva pieeja. Iepriekš sērijā iepazīstamies ar galvenajiem Šrilankas turismu cilvēkiem, apskatām galvaspilsētu no Lotus torņa, un vakarā gids Edijs izrāda pilsētas interesantākās vietas. Hi Bon, I'm Rishita from Sri Lanka, and you can see beside me about the Sri Lankan carvings. Actually, the carver is really good at his hands to make these beautiful horses and these hand railings. And we used all the trees in Sri Lanka: mahogany, teak, kumbuk. Nu, labrīt no rīta. Esam savas somas jau sakrāmējuši, esam jau gatavi doties tālāk ceļā. Jābrauc ir akal uz nākamo viesnīcu, bet mūs apturēja saimnieka dēls, arhitekta dēls un atnāca parādīt jauno kompleksu, kas būs jau gatavs pēc 5 mēnešiem. Un šeit ir liels komplekss ar lielāko baseinu šajā reģionā un parādīja ļoti daudz roku darbus. Un viss ir no koka un viss ir taisīts tiešām no roka. Ir izgrebts, kaut kas ir slīpēts, kaut kas ir veidots, kaut kas ir zīmēts. Un šeit ir uztaisīta patreiz tāda niša, kur pēc laika būs pulkstenis tieši kā no Titanika. Tā kā tie, kas atcerās filmu Titanika, tur ir tāds pulkstenis, un tad pulkstenis tieši pēc tāda paša dizaina, tas pulkstenis būs šeit. Bet, nu jā, te ir iespaidīgi ļoti. Nevar saprast, cik daudz te naudiņas ir iztērēts, bet, kā stāsta, tad puse pieder Beļģim, cilvēkam no Beļģijas, un puse tātad kompānijas pieder atkal šī puiša tēvam, kas ir arī reizē arhitekts, un te būs daudz apartamenti. Ģimenēm ir VIP apartamenti, ir baseini, būs spā, būs sauna, būs masāžas. Daudz, kas saistīts ar ajurvēdu, vai pat viss šeit saistīts ar ajurvēdu, ir atsevišķa restorāna māja. Nu, var redzēt, ka cilvēki tiešām ieguldās, jo viņi saprot, ka turisms Šrilankā tikai attīstīsies un augs, un viņi ir gatavi jau uz ziemas sezonu uzņemt ciemiņus. Tā kā tie, kas redzēs šīs sērijas, iespējams, ka pavisam drīz jau šī visa teritorija būs gatava, būs iespējams šeit atbraukt. Tā kā izmantojiet iespēju, atstāsim apakšā mūsu aprakstā tātad šīs viesnīcas nosaukumu, kā šo viesnīcu arī atrast. Viegli nebija, bet ir netālu no Kolombo, un novēlēsim jaunajiem saimniekiem, lai viņiem ir katru dienu pilns ar turistiem, lai viss istabas ir aizņemts jau gadu uz priekšu, un lai biznesa tikai augumā, un lai Šrilankā viņiem viss notiek. Tie cilvēki tiešām ir tik ļoti laipni un tik pretīm nākoši, kad no visas sirds vēlu viņiem un vēlos, lai viņiem viss piepildās un lai biznesa rulē. Now we are coming to a bedroom here, unfinished bedroom, and you can see now how the carver used to make his hand to make a beautiful piece of art here with good wood in Sri Lanka. Tad mums pastāstīja, ka 2019. gadā te vēl tika audzētas garšvielas. Un tad beļģu investors iegādājās kopā ar šrilankietu, un tagad šis viss ir pilnīgi jauns uzbūvēts, pilnīgi jauns komplekss. All the paintings are from Sri Lankan painter who is very
talented guy who can show the Canadian dances very well with the mask on. Very traditional paint, this one, and the dancing girl, dancing woman. First I show you the wood carvings, now is the stone carvings. These are stone lions. Lions are made for welcoming the people. It will, the ancient people say that it's good for the entrances. That's why we used it. Grūti noticēt, ka te pirms 5 gadiem bija Garšvilu lauks vienkārši. Esam atbraukuši uz savu pirmspēdējo viesnīcu, kas saucās Ajurvēda Health Resort. Tā te ir ļoti svaigi ienākot. Un atkal mums ir skaista divguļamā gulta ar moskītu tīkliņu virsū. Te ir liels spogulis, sekcija un vislabākā zona, kas man patīk, tā ir vannas istaba. Tā ir vienkārši fantastiski liela ar vannu pa vidu, kur mēs iesim vanniņā. Es tā ceram, jo nevienu reizi vēl nav būtis vannā, jo mums visu laiku ir jāiet un jāskatās visādas citas apskates objekti. Bet vanna ir vienkārši super izmērā, superīgi liela. Te var ne tikai vannoties, bet te var arī dejot. Bambusa siena, kas ir ļoti, ļoti skaists interjera elementa dizains. Mēs tagad 2 naktis šeit dzīvosim šodien, tagad dienu, kopš nopūsdienas un rītā visa diena mums ir paredzēts dažādas masāžas, dažādi. Pirmkārt iesim pie daktera, lai viņš mums it kā izmeklē, lai pasaka, kas mums kaiš, un tad mums nozīmēs dažādas procedūras. Droši vien, ka masāžas, redzēsim, kas vēl, bet viesnīcas koncepts ir interesants. Šeit ļoti daudz cilvēku no Eiropas brauc vienkārši relaksēties, ārstēties un vienkārši atpūsties no sava stresa, kas viņiem ir mājās, kas mājās darbos Eiropā. Mums īstenībā pēc mūsu 10 dienām, ko esam pavadījuši ceļā, ko mēs esam pavadījuši nepārtrauktā filmēšanā, šī būs tagad tāda patīkama atpūta. Vienīgais arī, protams, šeit mēs gribam arī jums, skatītāji, parādīt, kā šeit viss notiek. Tādēļ arī šeit mēs kaut ko nedaudz pafilmēsim, lai varam parādīt, kur jums vajadzēs braukt, tad, kad jūs būsiet saguruši, piekusuši, jums būs sakrājies daudz stresa, tad jūs varēsiet arī atbraukt uz Šrilanku un šeit atpūsties. Ļoti daudzi
cilvēki, kas ir no Eiropas un ne tikai no Eiropas, šeit braucot uz 14 un pat uz 21 dienu. Dzīvo šeit viesnīcā. Daktars viņiem nozīmē dažādas procedūras. Nu, īstenībā līdzīgi kā Egles sanatorijā. Tikai kā būs šeit, to mēs redzēsim. Egles sanatorijā ir, protams, ir dubļi, ir arī daudz dažādu daktari, ir dažādas procedūras, bet šeit viss ir saistīts ar ajurvēdu. Šajā viesnīcā ir visas 3 ēdienreizes. Mēs esam tieši uzspējuši uz pusdienām. Pusdienās mēs varam uzēst garšīgus salātiņus. Galvenais tas skats un tā sajūta, ka mēs esam pašā Indijas okeāna krastā. Tāpēc ir Indijas okeāns, vienīgi tagad ir aizklāts tāds caurspīdīgs plēvis, lai vējš nepūst iekšā, jo ir baigais lietas šodien uznāca. Tieši, kad ir gandrīz brīva diena, tad ir uznāca lietas. Kā Evita te stāsta, šī esot īsta ajurvēdas virtuve. Nu, cik viņai var ticēt, es nezinu. Bet viss ir kaut kas interesants. Visur kaut kas vārās. Kas šitas tev ir? Tā ir zivtiņa karijā. Rīsiņa. Tās lēcas dzeltenās. Viss maksimāli veselīgs. Pie pusdienām es tiku arī pie siltu ūdens, jo viņi teica, ka ajurvēdiskā virtuve nav iedomājama bez siltu ūdens. Un ajurvēdā lieto tikai siltu ūdeni. Ivars teica, ka burgerēdā uz šajien var nebraukt, jo te viss ir ļoti garšīgi. Priekš manis te ir vienkārši izcila virtuve. Salāti 10, visi svaigi, veselīgi pagatavotas zivtiņa, dārzenīši, lēcas, rīsi, mērcītas ar olīveļu, citroniņu un viņu garšvieliņām. Ļoti veselīgi, ļoti viegli. Viss ir ļoti viegls un garšīgs. Evita stāsta, ka viņai šeit viss patīkot. Evita arī 3 šķīvis izēda ar visu šo ēdienu. Es nedaudz pagaršoju, bet galvenais mans ēdiens ir ākal papāja. Tā dzīvīte un tās dieniņas mums šeit aizrit Šrilankā, ēdot papāju. Vismaz stāsta, ka papāja esot ļoti, ļoti veselīga, tā ka mums ir jāsēdās, lai tā veselība mums turētos līdz nākamajai reizē, kad mēs atkal atgriezīsimies uz Šrilanku. Hi everyone, we welcome you all to Siddhalepa Resort in Vadua. So Siddhalepa Resort, we are running the 25th year this year, so since operation. And our history of Ayurveda is almost 200 years. Our owners, ancestors have all been Ayurvedic physicians. The father, grandfather, great-grandfather, all had been Ayurvedic physicians. So we are the pioneers of Ayurveda in Sri Lanka. Siddhalepa, if you go to any corner in the country, if you tell Siddhalepa, everybody knows what the brand is. This is like the top brands in Sri Lanka. Yeah. We are celebrating 90 years of Siddhalepa. This year is the 90th year of the brand. Right. So the company started with producing the brand Balm Siddhalepa, which you all can see when you go to our shops, you will see. And then we have expanded. Now we have about 100 odd products that we make. And 2 hotels that we have in Sri Lanka. This is a complete Ayurvedic resort, and then we have another 100-room city hotel in Colombo. And then we have Siddhalepa clinics around Colombo, about 5 clinics in and around Colombo, down in Miris, in Negombo. So all these areas we have opened our clinics. And in terms of operations in Vadua, so we are an exclusive Ayurveda resort. So all the clients that comes here has to take Ayurveda treatments. Yeah? And then we are the only Ayurvedic hotel in Sri Lanka that manufactures our own medicine. So all the medicines that we provide to guests are manufactured in our ISO certified, FDA certified factories. Our products has FDA license, then British, Europe pharmaceutical license. So we are the only manufacturing company who can export to Europe and America and all that. So we have all that. So you do also export? Yes, we do. All our products are exports. And then we actually had our clinics in Germany. We had 3 clinics in Germany, 1 in Slovakia, 1 in Czech Republic. Still have? Unfortunately, during COVID, we had to shut it down. So we are trying to, start again. But our brands and the products are very, very popular in Europe, mainly German-speaking part of Europe.
mainly. And now we actually want to expand it to the Eastern European area as well, the Scandinavian countries. So that's what our aim is to, promote Ayurveda, take the Ayurveda into those areas as well. So in terms of what we do here is when the client comes, we provide them with 2.5 hours of treatment per day, with initially a consultation with our doctors, and then they will decide your body constitution, what type of body you have, and then accordingly the program is arranged for them. And average stay in our hotel is about 10 to 14 days. Yeah, and then, but there are clients who stay for 21 days, 28 days, some 2 months, depending on how they, what they want to do. Especially if you want to do weight loss or a proper panchakarma or full panchakarma, then 28 days generally is the most suitable. So we not only for relaxations, there are clients coming for particular ailments, issues, so that we can treat all that. And we have testimonials of many guests who have got cured, post cancer, rejuvenation, stress relief, and our medicines are 100% side effects, no side effects at all, 100% free side effects. It's all natural ingredients made from all the plants that we use. And the clients staying in the hotel, we take them around, show them how the medicines are made. We take them to the factory to show how the medicines are made. Then we have yoga morning and evening along with the treatments, meditation. So it's a holistic package that we provide for a client who come and stay with us. Ayurveda we can say as science of life. First, Ayurveda is derived from two words as Ayur plus Veda. Here Ayur means life, Veda means science. There's a basic concept in Ayurveda what we call Tridosha. Tridosha means three fundamental energies of the body. Those are Vata, Pitta and Kapha. Vata we can compare to air. Air moves all over the body. So if there's aches and pains of the body and constipation like conditions, basically the Vata dosha is increased in the body. Pitta we can compare to fire. So it's mostly related with our digestive system. If we have burning sensation of the stomach, diarrhea-like conditions, not only that, burning sensation of the skin and redness of the skin, those are due to increased Pitta dosha. And Kapha similar to water. All the phlegmatic diseases are due to Kapha increasement, like asthma, runny nose, wheezing, like that conditions. So in Ayurveda, we have to balance these three dosha. We say that in a healthy person, this Vata, Pitta, Kapha should be in equal state. Es sapratu, ka man būs herbālā vanniņa un masāža. Priecīgais? Jā. Šrilankas dienvidu piekrastē Vaduva ciematā atrodas viens no populārākajiem ajurvēdas kurortiem Sidalepa Ajurvēda Health Resort. Tas pieder senai ārstniecības dinastijai, kas ajurvēdu praktizē jau vairāk nekā 2 gadsimtus. Katrs viesis savu programmu sāk ar konsultāciju pie ajurvēdas ārste. Sarunā ar īpašu pulsa izmeklēšanu ārsts nosaka dominējošo došu. Piemēram, Lainai dominē Pitta jeb uguns enerģija, vairāk nekā gaisa un ūdens enerģijas. Tālāk ārsts izjautā par dzīvesveidu, miegu, ēšanas paradumiem un pašsajūtu. Balstoties uz šo diagnostiku, tiek sastādīts individuāls ārstēšanas plāns. Tajā ietilpst eļas masāžas, tvaika un zāļu procedūras, jogas un meditācijas nodarbības, kā arī diēta, kas palīdz atjaunot līdzsvaru. Šī programma ilgs no nedēļas līdz pat 3 nedēļām. Katru dienu terapijas notiek ārstu un speciālistu uzraudzībā. Uzturēšanās noslēgumā ārsts sniedz padomus, kā saglabāt veselību un līdzsvaru arī ikdienā. When we talk about the preparation of this herbal bundle, we crush herbal leaves and make herbal bundle. Now we are going to do the Kati Vasti, that means a special treatment for back pain. First we have to prepare this ring. This ring is prepared by using undu flour. Then we have to
keep it on the back region, the painful region. Now we are going to pour lukewarm oil. So this treatment we use for sciatic pain, localized back pain. We can use several kinds of oils in order to relieve aches and pains and in order to nourish the joints of the vertebral column. As the next treatment, we have to do body wrap. That means we have to apply specific kinds of herbal powders, mix with some curd and milk. Pirms taisīt masāžu, doktori izstāsta manas problēmas masierim, un viena no manām problēmām ir augsts asinsspiediens. Tādēļ masieris veiks masāžu, kas samazina asinsspiedienu, veicina asins cirkulāciju un stimulē limfātisko sistēmu. Masāžas laikā bija patīkams atslābums, un bija brīži, kad likās, ka es iemiegu. Nezinu, kā viņiem tas izdevās, bet asinsspiediens pēc masāžas bija krietni nokrities. Bet nākamajā un noslēdzošajā Šrilankas sērijā turpināsim baudīt ajurvēdas procedūras. Evita izbaudīs skaistu ziedu vannu, paciemosimies vēl vienā skolā, aplūkosim templi un iebrauksim ar laivu īstos džungļos. Vai esat dzirdējuši par Vimsī Spa hoteli Tallinā, kur visu gadu valda vasara? Jā, tieši tā, jo šeit atrodas lielākais spa centrs visā Igaunijā ar akvaparku Atlantis H2O, kur visa ģimene var baudīt ūdenspriekus, kā arī izkarsēties 11 saunās, relaksēties dažādos baseinos un džakūzī. 18+ spa centrs piedāvā iespēju baudīt romantisku atmosfēru un papildus 6 pirtis. Viesnīcā viss ir padomāts, lai ģimenes ar bērniem šeit justos lieliski. Tagad jūs zināt, kur vasara ir cauru gadu.